Čau, čau. Atkal Nadars. Jāiet centrā. Kāds vidošiks atkal. Ko var, kādu novēlējumu jaunajam gadam var iedot. Tātad, ko daudz no mums ir sarakstījuši vēlmu kartēs, kas stāv toaletēs pie sienas nākamā gadā, ko darīs, ko apņemsies darīt un ko nedarīt. Tas tāds. Un cik no tā ir tā, labot nākamā gadā vēlmes, uzlabot savu veselību, sākt skriet, atmest smēķēšanu, atmest kaitīgos ieradumus un viss tā tālāk un tā tālāk. Noteikti daudziem tā ir. To daudz dara. Jaunajos gados grib sākt, tā arī pamet. Daudz ir tādi, kas tātad pamet, neizdodās, tāpēc, ka nav atraduši īsto. Es jums novēlu atrast īsto. Ieteikums ir vērsties pie hipnoterapijas, kas var izdziedēt faktiski jebko. Es saukšu vārdā, bet ja cilvēkam tātad ir kaut kāda problēma, kaut kāda kaite, problēma, atkarība, tas viss ārstējās ar hipnoterapijas palīdzību. Un tātad novēlu jums atrast to ceļu, ja ne pie manis, tad pie cita hipnoterapeita, bet iesaku tādu, kurš ir pabeidzis vai studējis tātad hipnoterapiju Amerikas Hipnozes akadēmijā. Ir daudz hipnoterapeiti, kas to dara, kaut kā viņiem sanāk, bet viņi nezina tātad, kā līdz galam un kā pareizi to visu izdarīt. Ja? Ir, kad trāp mērķi, ir, kad izdodās, ir, kad ne. Bet Amerikas Hipnozes akadēmijā tātad apmāca jau dziļi, tāpēc mēs palīdzot cilvēkiem dodam garantiju 100%. Ja? Tātad vai nu ir palīdzēts, vai naudu atgriežam. Ja? Tādā veidā. Tā kā, ko zaudēt? Izbaudīt foršu hipnozes seansus, tikt vaļā no kaitēm, aizspriedumiem, kas ir ap pārliecībām negatīvām, kas ir noveduši cilvēku kaut kādā attiecīgā stāvoklī, kurā viņš tagad atrodas un kurā viņš nevēlas būt, viņš vēlās citur būt. Ja? Tātad tās pārliecības un darbības, kuras cilvēks ir veicis līdz šim brīdim, ja? Tās ir noveduši viņus tajā pakaļā, kur viņš tagad atrodas. Un, lai to varētu mainīt, tātad ir jāmaina tās pārliecības, uzskati un tas virziens, kurā ir iets līdz šim brīdim. Ja? Tas ir darāms. To hipnoterapija visu dara. Tātad ir problēma, risinājums, zāles, ir hipnoterapija. Ja? Tātad psihologi netiek ar to galā, šo psihologi strādā ar apziņu. Viņi nestrādā ar zemapziņu. Hipnoterapija tātad strādā ar zemapziņu, un tur viss notiekās. Tur glabājās mūsu visas pārliecības, visi mēsli, kas ir redzēti bērnībā, kas mums ir iestādīti, ja, tātad no vecākiem, audzinātājiem, skolotājiem un tā tālāk un tā tālāk. Un tās mums traucē pa dzīvi vērsties uz priekšu. Tātad īpaši, ko es darīšu, strādāšu ar tātad uzņēmējiem, kuriem buksē, uzņēmumi buksē. Viņa atvēruši savu biznesu, sākums, pieņemsim, ir normāls, ja, un nedarbojās, kaut kas neiet, nesaprot, kaut kas neiet, gribās dubultot peļņu, dubultā. Ja. Tas viss ir iespējams arī ar hipnozes palīdzību, ar hipnoterapijas palīdzību, seansu un to visu. Tā kā uzņēmēji jau, kuri šito skatās un kuri jaunajā gadā grib dubultot savus ieņēmumus, uzlabot savu dzīvi, skatīties uz dzīvi ar pilnīgi citu redzējumu, būt dzīves priecīgi, kā to var saukt. Ja? Droši uzmeklējiet mani un vērsieties. Tā kā, čau!